gods būt atkal šeit, Rīgas valsts vārds skaista, Rīgas valsts vārds gimnāzijā, lai pasniegt vācu valodas Olimpiādas balvas. Also vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen und vielen Dank, dass Sie so viel auch schon getan haben für den Erwerb der deutschen Sprache. Paldies, ka varam būt šeit, paldies, ka tik daudz esat darījuši, lai vācu valoda plauktu un zeltu. Es vēlreiz sveicu katru, kurš ir vēlējies, sacensties, kurš šodienā ir šeit, lai klātienē saņemtu diplomus. Es līdz šī valodai tiku diezgan viegli, jo pati nodzīvoju 5 gadus Vācijā, un tāpēc diezgan viegli olimpiādēs un stundās mācīties. Nākotnē es noteikti domāju attīstīt valodu un varbūt arī ko saistīt ar savu darbu. Kādā uzņēmumā Latvijā, kur noder šī vācu valoda vai arī kā skolotāja. Es domāju, Vācijā iet studēt IT virzienu, tehnoloģiju kaut kādu. Un vēlos arī apgūt turpmāk vēl augstākā līmenī, kā arī nokārtot eksāmenus, kas man pavērs iespējas nākotnē saistības ar vācu valodu. Jo sevišķi man svarīgi ir vācu valoda, jo es vēlos studēt Austrijā, Vīnē, veterinārijas skolā. Mūsu mērķis ir pierādīt, ka par spīti tam, ka mēs dzīvojam, esam dzimuši un dzīvojam pretējos stūros Eiropas kontinentā, mēs nemaz neesam tik dažādi, tik atšķirīgi, mēs esam ļoti līdzīgi, esam cilvēki. Un turpinām būvēt visi kopā, jūs no šī pusē, mēs no savas, mēs turpinām būvēt šo tiltu. Iegūto otro vietu un 5 mēnešus pārvalodas kursus centrā Seneka saņem Anna Vaskaļova, Daugavpils tehnoloģija. Y muchas gracias a los que participaron en la Olimpiada de Español. Y bueno, voy a entregar entonces una beca que le daría el derecho a cursar, ¿sí?, su primer curso en nuestra facultad. Es piedzimu Spānijā, tur dzīvoju un es tur piedzimu 10 gadus. Un tad ģimene izlēma doties atpakaļ Latvijā. Un es turpināju ar draugiem sazvanīties, spēlēju kopā, un man tā valoda bija. 10. klasē es izvēlos spāņu valodu kā priekšmetu, mācos un turpinu klausīties mūziku, skatīties seriālu spāņu valodā, un tā es attīstu. Man skolotāji motivē, aicina uz olimpiādu, un es teicu, labi, pamēģināšu, aiziešu, un sanāca pirmā vieta. Skolotāja uzdevums ir tieši tas, kad pamanīt skolēnus, kam ir talants, gan apgūt valodu, gan kam ir interese, un pamanīt skolēnus arī, teiksim, kam varbūt šajā gadījumā arī kā Kristova ir mazliet jau zināšanas pašos pamatos, un dot viņiem šo iespēju augt un attīstīties un virzīt viņus uz priekšu. Ir patīkami, kad ir varbūt tā kā arī šajā gadījumā ir pārsteigums, ka ir šī pirmā vieta un ir pārsteigums gan skolēnam, gan skolotājam. Quiero agradecer no solo a todos los participantes, sino también a todos los profesores y profesoras de español de Letonia. Valdu tiešsaistes spāņu valodas nodarbības, kuras piedāvā Salamankas universitāte, saņem skola ar vislabākajiem rezultātiem – Rīgas kultūru vidusskola.